Labdien, esmu Dainis un turpinu stāstīt par RGB LED kubiciņa lodēšanu. Šis jau būs 4. video, un es ceru, ka šoreiz salodēšu visu pārējo, kas vēl palicis. Tātad, kas man bija? Te es salodējis diožu matricas. Te viņas ir 8 gabalas. Visas 8. Tā lodēšana gāja diezgan ilgi. Pateicoties tam šabloniem, kas viņam nāca līdz komplektā, tās matricas izdāca salodēt pareizos līmeņos, pareizā konfigurācijā. Vienīgais, kas obligāti, pēc tam, kad lodēšanas laikā jau jāpārbauda diodītes ar testerīti, tāpat pēc tam, kad tiek matrica izspiesta no plates, kā jums jau iepriekš rādīju, tad atkal viņu vajag pārbaudīt katru līniju uz veselumu. Arī tāpat pieliek testerīt vienam galam un ar otru izvana cauri visas diodītes, visas. Tādā veidā mēs atradīsim, vai gadījumā nav kaut kur pa vidu kāds, ņemot ārā diodītes no šabloniņa, vai nav atgājis vaļā kāds lodējums, jo tas arī gadās. Jo man tādā veidā pārbaudot iznāca izlodēt 3 bojātas diodas, un vēl kādi 3 atgājuši vaļā lodējumi, kas nebija sevišķi labi uztaisīti. Un pateicoties tai pārbaudēt, tagad man visas diodītes deg. Un diodas ir obligāti jāpārbauda, pirms mēs liekam to matricu panelī. Jo, ja es nebūtu pārbaudījis diodas, būtu automātiski uz dullo, kā saka, visu lodējis līdz iekšā, tad man apmēram 110 diodes vispār nedegtu. Kā es teicu, es iepriekš uzreiz izbrāķēju 97, un vēl kādas 20 es izbrāķēju lodēšanas gaitā. Tātad iedomājieties, ja pavisam 520 diodes, un no tām 100 nedeg, tas ir 5. daļa, tad kāds tas kubiciņš gal galā izskatītos, un pēc tam labot praktiski nav reāli. Tad ir tāds gemorojs, kā saka. Un tāpēc tā, tagad visas diodas ir pārbaudītas, visas diodas deg. Es esmu gatavs lodēt iekšā tālāk. Tāpēc, lai ielodētu diodītes, mums no sākuma jānoņem Bluetooth modelītes, jānoskrūvē skaļrunītes, jāatlodē. Un diodas un jāpieskrūvē tādas 4 kājiņas. Viņas arī nāk komplektā, jo blociņš stāvēs tādā veidā, šitā daļa būs apakša. Un visas diodas mēs lodēsim iekšā tā, no šīs puses. Tātad, kā es jau pateicu, te ir parādīts, uz kuru pusi skatās diodīte. Tā ka, ja jūs esat pareizi lodējis, tā ka es iepriekšā video rādīju, kā viņas jāstāda, tad diodas liksies šādā veidā. Es te uzreiz nevarēšu trāpīt, tātad viņas liksies tādā veidā. Kā redzams, diodas skatās uz priekšu. Tas uz šitos pusīti. Tā būs priekša. Un tas nozīmē, ka viss zīmējums, ja viņas tiks pareizi ielodēts, būs redzams no priekšas, kur ir vadības pogas un vispārējais. Tātad dioda skatās uz šo pusi, kā te uzzīmēts uz plates. Tāpat visi šitie kontakti tiks lodēti no plates šitās puses. No šitās puses, jo no otras puses tur ļoti grūti tikt visur klāt. Par cik celiņi ir izpresēti, tad viņam vienalga no kuras puses lodē. Nu, un tā viņš skatīsies. Un šitos galus tad mēs lodēsim šajā rindā. Te ir 8. Un to es parādīšu pēc tam, kā tas man ies. Uz doto brīdi man viss tagad ir sagatavots, un diodītes jālodē iekšā šeit, tajā panelītē vienādā augstumā, lai mums tās rindas iznākt vienādas. Tātad starp diožas apakšējo daļu un panelīti jāieliek kaut kāds distancers, lai mēs varētu tās diodas vienā līmenī visas salodēt. Nu, un tad nākot turpmāk es parādīšu, kā man tas ir gājis. Tā, nu, ko turpinam? Kā var redzēt? Man ir superīgs kubiciņš.
visi gali pielodēti. Tātad, kā es teicu, diodīts lodējas ar skatu uz priekšu. Priekšu mums ir tur, kur ir vadības pogas. Tā. Tur, kur ir vadības pogas. Un šitie gali, kas mums īsie izvadi, ko mēs locējam, iznāca tajā pusē, kur šeit apakšā ir viņu vadības ķēdes. Te varbūt nevar redzēt tā. Te ir uzrakstīts Y0 līdz Y7. Tātad 8 līnijas te pieslēgsim. Tā mums izskatās tīri smuki. Pagaidām viņš tas viss šūpojās. Bet tā no priekšā paskatās, kvadrātiņi ir līdzeni. Tātad, kā es jau iepriekš teicu, te vajag ielikt iekšā distancerīšus apakšā katrai līnijai, kā lodē, lai tas diodīts būtu vienā līmenī. Un kā redzams, man tas izdevās. Tā. Tagad, lai tas kubiciņš būtu vienādos attālumos, gan apakšā, gan augšā, un tāpat, lai mēs varētu padot signālus uz katru rindu. Mums no sākuma ir komplektā nāca tāds vadiņš, apvalvots, cietais, vienzīslis, no kura vajadzēja nogriezt 9 cm garas stieplītes, kuras tiks lodētas. Viena stieplīte tiks lodēta tātad uz šitiem augšējiem, kas ir īsais izvads. Īsais locījums mīnus. Šādā veidā. Tātad pirmais gals pie pirmā, otrais gals pie otrā. Un pēc tam visi šitie diožu šūniņas jānoliek vienā līmenī un jāpielodē pie šī vada. Tas ir vajadzīgs tāpēc, lai šajā rindā visi diožu mīnus gali būtu kopēji. Un tas kopējais mīnus gals aizies uz attiecīgo ligzdu, šeit apakšā vadības ligzdu. Tātad plus signāls tiks padots pa katru rindu no apakšas no kontroliera, un mīnus signāls ieslēgsies attiecīgi tikai tajā brīdī, kad būs vajadzīga kāda no šīm 8 rindām. Tāpēc vajadzīgi 9. Pirmais lodēsies šeit, tas ir, lai fiksētu attālumu starp diodēm. Otrais lodēsies jau pirmajā rindā. Un nākošie pārējie lodēsies tāpat šeit pa rindām. Un šādā pašā veidā pirmā rinda un tāpat mīnus gali visām 8 rindām. Un, kad to pielodēs, tad es pielodēšu vadības ķēdes pie plates, kas pados mīnusus uz katru rindu atsevišķi. Nu, un to tad turpmāk paskatīsimies. Tā, nu ko, es domāju, ka mans kubiciņa epopeja ir beigusies. Nosacīt, vēl palīdz uztaisīt kādu korpusiņu, kurā to visu smuki ielikt. Tātad, kā es rādīju, es salodēju visas šūniņas platē. Tāpat, tā, ko es paņemšu, es pielodēju vienā pusē, te var redzēt, tādu vadiņu, kas ir 9 cm garums, ko es iepriekš teicu, vienā pusē, un tādu pašu vadiņus pielodēju arī otrā pusē. Un lodēju tādu aprēķinu, lai tās diodītes būtu vienādos attālumos viena no otra. Tātad šitās divas līnijas ne tikai savienoja visus mīnus galus šitajā slānī, bet arī nofiksēja stāvokli, lai diodītes būtu vienādi attālumā. Tāpat tika salodētas arī pārējās rindas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te var redzēt, vadiņi ir šķērsām no vienas puses. No otras to es vairs nedarīju, tur nevajag. Nu, ja grib var lodēt, bet tas ir tā, tas būs liekas darbs. Tātad šeit atkal visus mīnus, nu, pēc tāda principa kā šeit. Kā te varēs būs labāk redzēt. Tātad visi mīnusi, kas ir augšējās rinda, tika salodēti. Un tāpat katrā nākošajā rindā. Tālāk, kad tie
vadiņi tika salodēti šitā katrā rindā uz mīnus galu, uz īsā gala tā saucamā. Tad katrs gals no katras rindas tika pievienots apakšā pie šīs platīša rindas, pie izejām. Te ir Y0, 7, 6, 5 un līdz 1, Y1. Y0 tas ir jāpievieno pie augšējā slāņa, Y1 pie nākošā, tas ir Y7, Y6 pie zemākā un tā, un pirmās slānis jāpievieno pie Y0. Tātad pirmais ir augšējais, zemāks un tā līdz apakšai. Tā tas viss tika salodēts, vadiņi nāca viņam komplektā, viņi ļoti tieviņi īsi, tā kā jāuzmanās ar kniepšanu un tīrīšanu. Nu tā, viss tika salodēts, nu varam spraust iekšā. Tā. Un slēdzam iekšā. Tāpat tika atpakaļ saskrūvēti skaļrunītes, Bluetooth modulītes. Vienīgi jāuzmanās, skaļrunis ir pieguļ tik tuvu tai platē, kad nedrīkst atstāt šitie garākas kājiņas no izvadiem. Tie visi līdz plati jānokniep nost. Kaut gan viņam tur ir nedaudz distance, ir tāds papīra izolācija, bet, nu, tas kājiņu var caurdot to papīru. Lai neiznākt īsais, tos kājiņus noteikti jānokniep līdz plati. Tātad, kad tas viss salikts apakšā, nu, pieslēdzam skaņa un sāk skraidīt. Tā. Viņam te apakšā tie vairākie režīmi. Es paņēmu vienu papīru, varbūt var uzlikt. Šitā būs labāk, varbūt redzams. Nu. Bet jebkurā gadījumā visas diodes darbojās. Viss notiek. Tāpat es pieslēdzu pie telefona pa Bluetooth sistēmu. Viņš uzreiz pieslēdzās. Un no telefona var spēlēt uz viņa mūziku. Skaļrunītes nav, teiksim, hi-fi, bet skaņa ļoti normāla, var klausīties. Un tajā pašā laikā notiek savs disko. Visi tie efektiņi, kas ir uz ekrāna, kustās disko tajā mūzikas ritmā. Tā ka viņš nevis vienkārši skraida, bet skraida ar tādiem tā kā uzrāvienu, nu tur ar bungu sitieniem. Tā ka izskatās ļoti smuka un atkarībā no tā, cik skaļi telefonām uzliek to skaļumu, tas skrāvas apjoms vairāk diodītes piedalās spēlē, ne tikai apakšējā daļa, bet visā pilnībā augstumā. Tā, uz to mikrokartes pārbaudīt nevaru, jo man patreiz viņas nav, bet, nu, kā redzams, viss strādā. Un kas vislabāk man patīk, tas, ka katra dioda var ieņemt jebkuru no 3 krāsām. Te nav tā, kad apakšais slānis ir vienā tonī, augšējais ir otrās tonī, trešais ir pa vidu. Šeit, kā redzams, viss kubiciņš ir sarkans. Tāpat viņš viss var palikt zaļš vai zils. Ļoti smuka efekti. Vispār es domāju, ka viņš ir tik maziņš, neizskatīgs, bet, nu, tā, ka viņam palaiž gaismas efektus, tad ir superīgs skats. Un es ielikšu korpusā, es domāju, uzlikšu viņam šito līmplēvi, melno, kas ir domāt mašīnām, lai nosekt visus tos lodējumus. Un vajadzētu iet, no telefona ļoti labi strādā. Un tāpat arī režīmi, te slēdzās viss kā vajag. Te viņš kaut ko citu dara. Kaut kādi vorteņiet. Tā kā sistēma strādā. Tā. Vienīgais lielākais trakums bija lodētās šūniņas. Es te nejauši nofiksēju pulksteni, kad viena šūniņas lodēšana man aizņēma 45 minūtes. Ar visu lodēšanu, ar visu testēšanu. Bet, nu, tas bija tā vērts. Maz drusciņ vairāk ielikt darba, toties rezultāts ir acīm redzams. Nu, ar to arī šo epopeju par disko LED klubiņu var uzskatīt par beigtu. Tā, tad, ja kāds mēģinās uztaisīt, silti iesaka. Kā rotaļlieta un kāda maz dizaina elements ir ļoti simpātiski. Sevišķi jauniešiem, kam patīk tādi krāsaini skrejoši šuguņi, kas mainās
nevis kaut kādā vientuļā ritmā, bet paši par sevi. Tāpat pulti pabaudīt arī šādas tādas izmaiņas dot tajos zīmējumos, bet, nu, to visu laika gaitā varēs izpētīt, kā viņš arī īsti darbojās. Tā kā viss notiek, ja pieiet uzmanīgi tam darbam, tad viss strādā. Vienīgi aizņem laiku vairāk tā diožu baudīšana, bet, nu, toties tagad ir rezultāts, visas diodas, viss strādā tā kā vajag. Tā, nu, tas būtu arī viss. Paldies par uzmanību.